11. kārtas pirmā spēle noslēgusies. Grobiņa Daugavpils 1-0. Daugavpils treneris Jurijs Sokolovs. Komentārs pēc spēles, lūdzu. Labdien! Pirmam kārtam gribētu apsveikt visus Latvijas iedzīvotāju ar valsts svētkiem. Otrais, tas, laikam, no sliktam ziņam, no kluba, no BFC Daugavpils, no visa Daugavpili. Gribētu izteikt Andreja Prohorenkova ģimenei līdzjūtību. Mēs visi viņu zinām, kā superspēlētāju, labu treneri, labu partneri, un vienmēr tevi atceramies, Andrejs. Par spēli, grūti kaut ko komentēt, jo spēle bija tāda, es nezinu, līdzīga un bez daudz momentiem, bet kā parasti gadas šajā spēlēs līdz pirmai kļūdai, šajā kļūdu izpildījām mēs un līdz ar to zaudējām spēli. Vai vārdsargs kaut kā komentēja šo kļūdu tagad pēc spēles, vai jūs vēl nepārspriedāt šo epizodi? Nē, mēs to vispār neizvirzam uz to momentu kaut kādu, nezinu, spiedienu, un tieši uz Jāņa Beka neko īpaši viņam nepateica. Grobiņai otrā uzvara, abas pret Daugavpilu, abas 87. minūtē, vai var teikt, ka jums Grobiņa tāds nēts Sansens šo sezonu ir izveidojis? Sanāca, ka mēs priekš Grobiņa ir tāds vispatīkamais pretinieks. Mēs pirms spēles arī brīdinājām spēlētājus par šito nevis tradīciju, tendenci. Mēs saprotam, ka situācija Grobiņa komandai nepavisam tagad ir labvēlīga un viņi gaida mums, lai paņemtu punktu. Līdz ar to mums no pirmām minūtēm jābūt niknāk un agresīvāk, bet diemžēl mēs šodien neizskatāmies tā, kā mēs treneri mēģinājām brīdināt spēlētājus. Otrā puslaiks sākums, Grobiņai 4,5 momenti, vai jau treneru korpusā neparādījās kāds satraukums, kad šo spēli varētu arī zaudēt jau otrā puslaika sākumā? Ziniet, mēs gan tajos momentus nedomājam par zaudējumu. Mēs šodien domājam par to, ka mēs gribam izcīnīt 3 punktiem. Protams, mēs saprotam, ka spēles gaita mūs neapmierina. Mēs to arī redzējām malā. Un bija doma citādāk, varbūt pamainīt kaut kādu spēlētāju un vairāk kārt padomāt par to, ka mums iesist vārtus. Bet atkārtošu, šodien vispār neko nesanāca un ir kā ir. Aizsardzība varbūt vēl bija kvalitāte. Uzbrukums diezgan kluss izskatījās no Daugavpils. Pilnīgi piekritu. Mums bija tāda ideja, ka šodien uzbrukumu virknē būs trīnieks Lizunovs, Kone un Bartelemi, Didju, kuri ļoti labi izskaties pēdējo spēli. Mazliet mēs pamainījām struktūru, spēlējām ar 3 uzbrucējiem, bet atkārtošu. Mūsu plāns šodien vispār neizdevās, un pilnīgi piekritu ar jums, ka uzbrukumā mēs nospēlējam ļoti švaki. Vai pretinieks ir kaut ko pārsteidzījuši šodien? Teikšu godīgi, nē. Skats uz nākamajām spēlēm, RFS, kā komanda gatavosies, kādu plānu, kādas ieceres? Mēs šodien runājam par tendencēm, ka mēs ļoti patīkamais pretinieks Grobiņai. Pēc mūsu pagājušā spēle pēc Grobiņa mums arī bija priekšā šitie pretinieki RFS, Riga un Auda, un mēs paņemam 6 punkti tajās 3 spēles. Es ļoti ceru, varbūt, ka arī tas notika. Tad jūs skaties optimistiski uz nākamajām spēlēm un komanda ir gatava vēlreiz kaut ko līdzīgi paveikt? Protams, citu variantu nav. Zaudējam nepatikami,
Jāpieņem, izanalizēsim, protams, un iesim tālāk, jā. RFS, Rīgā, savas mājās, Audā, gatavojamies. Paldies! Paldies! 11. kārtas pirmā spēle noslēgusies. Grobiņa Daugavpils 1-0. Grobiņas galvenais treneris Viktors Dobrecovs. Lūdzu komentārs par maču. Sveiki! Pirmkārt, visu Latviju ir apsveikt svētkos. Ja? Un, priekš mums laikam ir dubult svētki, ja mēs pārējām lēnām pie spēles. Tātad, es pat nezinu, trīskāršie svētki. Tātad uzvara nospēlēts uz 0. Sākotnēji tagad. Var pateikt tikai ceļiem paldies par raksturu, pat ne tikai par raksturu, bet tā kopumā, ja mēs spēli ņemam, kad mēs Daugavpili atstājām šodien bez viņa spēcīgākā ieroča un principā bez vārtu momentiem uz mūsu vārtiem. Vai komanda būtu bijusi apmierināta ar 1 punktu, jo samērā līdzīga spēle uzvar tikai Galotnē? Es domāju, ka jā, kad būtu apmierināta. Pirmkārt, mēs tad, ja būtu 0-0 beidzies, tad mēs varētu arī priecāties vēlreiz par to, ka mēs neesam ielaiduši vārtus. Tātad tas tāds, es pat nesauktu priekš mums mazs solīts, tāds kārtīgs solis beidzot uz priekšu. Un svarīgi, kad vēlreiz nebija pie mūsu vārtiem, tur maksimums momentu vai glābiņu, bet kopumā, teiksim, savu vārtu priekšu mēs atstājām šodien tīru. Otrā spēle ar Daugavpili uzvara, otrajā spēlē 87. minūtē izraut, vai kaut kādā mērā varam teikt, Daugavpils tāds var kļūt par tādu parocīgu pretinieku. Protams, pagaidām, ka teikt, viņi ir mūsu klienti, pat sauksim par barotājiem viņus, kas baro mūs ar punktiem, kāpēc tieši šogad pagaidām mums sanāk ar viņiem, teiksim, pēdējās minūtēs, to 87. Izrautās uzvars man grūti atbildēt, bet man svarīgi un to, ko mēs ilgi gaidām, bet es ceru, ka tas tālāk arī, teiksim, strādās, kad, kā mēs daudz zinām, kad, ja tu tur strādā un cītīgi, kādreiz griezīsies pret tavu pusi tā veiksme un teiksim, nelidos jau tavos rikošetu vārtos un kaut kur tāda situācija, kā mēs šodien tur standarts pacīnījāmies otro bumbu un dabujām vārtos, tad tā veiksmīte kaut kur pārvelsies uz mūsu pusi. Es ceru, ka viņi tur ir maz drusciņi pārvēlusies un ka mēs, ja mēs to esam tiešām sasnieguši, tad punktiņiem mums ar pēc tam ir jānāk. Otrā puslaika sākumā 15 minūtēs 4 tādu pusmomenti izveidot, vai tu vari teikt, pateikt, ka otrā puslaikā tā spēles kvalitāte arī komandai uzlabojās kopumā, kā pirmajā? Es domāju, ne tikai te dalīt otro puslaikā pirmo, es domāju, ka mēs arī nevis, ka mēs otrā spēlējām kvalitatīvāk. Pirmā, es domāju, mēs arī vēlreiz spēlējām kvalitatīvi, tad mēs piespiedām pretinieku darīt, tikai sist tālās bumbas, tur, kur mēs pareizi nospēlējām, pareizi viņus savācām, tātad mēs pareizi secinājumus veicām, un tāpēc es gribētu teikt, nedalīt pa puslaikiem, bet kopumā nosaukt vienu no veiksmīgākiem spēlēm šogad. Par nepatīkamo, vai ir kaut kas zināms tuvāk jau pēc karstām pēdām, kas ar Emīlu Knapšu ir? Tā ir slimība, bet tas mūsējais tur viss šitas melnais, nezinu, turpinās. Mēs tur katrā spēlē kādu pazaudējam. Es domāju, ka viņam tāpat kā Zakarijam plecs izsists. Turamies,
kas ir gatavi spēlēt, tie būs uz laukuma un spēlēs. Vai ir, piemēram, starpsezonas posmā iecer, vajadzība, doma ar kaut kādiem pastiprinājumiem arī strādāt, jeb tas pagaidām netiek aktualizēts? Pavasaras pauzes, domāju, ja? Protams, ka mēs pie tā jau strādājam tagad, strādāsim, pastiprinājumi viņi būs. Tas nenozīmē, ka tie pastiprinājumi nenozīmē to, ka mums ir vāji futbolisti, ka mums no viņiem jātiek ir vaļā. Nē, mums vajag, ko mēs redzam šo situāciju, kas ir ar traumām un, teiksim, vēl vairāk uzlabot konkurenci, un mēs saprotam, teiksim, ko mums vajag, skatoties, kā šogad iesācies ar Tonibet virslīga, tātad, kuras ir tās īpašības, kuras mums vajag. Tad mēs meklēsim spēlētājus, kuri varētu viņai atbilst. Tas ir svarīgākais, bet darbs iet un pastiprinājumi būs. Pinčuks, Lazarevs sāk sezonu vairāk Lazarevs, tagad Pinčuks, vai tā ir vienkārši līdzvērtīga pozīcija abiem, vai pēc situācijas dotajā brīdī Pinčuks labāks? Ja mēs runājam kopumā, Lazarevam, laikam viennozīmīgi ir pieredzes vairāk, ja? Tātad, vārds ar pozīciju ir tā, kad pielaida, teiksim, Lazarevs kaut kādas kļūdas un, teiksim, mēs nevinējām tāpatās. Pinčuks varbūt viņas nepielaida, bet mēs zaudējām, ja? Tātad, bet, kā vārds ar treneris diskusijā saka, tad viņam ir mazs process, mums ir jāuzticās. Bet tas nenozīmē, ka Lazarevs tagad ir slikts vārdsargs un viņš jums nav vajadzīgs. Uz doto brīdī Pinčuks ir, teiksim, saķērs savu to vietu, ja, un cik ilgi viņš spēs, teiksim, noturēties bez kaut kādām tur mežonīgām kļūdām, tas ir viss atkarīgs no viņa. Sākotnē kalendārā bija pirmā spēle uz dabīgo laukumu 21. maijā, un salīdzinoši nesen parādījās, ka 10. maijā. Tavs personīgais lēmums sākt ātrāk uz zaļo zālīti? Nav personīgais, tas stadions nepieder man, nepieder mums, tad mēs esam visi šajā pilsētā no Liepājas Olimpiskā centra atkarīgi un priekšniecība, darbinieki, lots, kad paziņo mums, kad tas laukums varētu būt gatavs, un mēs no tā arī izritām. Ja? Tad pagājušajā gadā, man liekas, sākās vēlāk, bet pagājušajā gadā, es saprotu, tas bija saistīts ar Nacionālo Latvijas izlasi, kad spēlēja šeit, to laukumu gatavoja, bet tā arī tur varētu. Bet, lots ir pieņēmis lēmumu, ka mēs varam droši nākušo kārtu startēt šeit. Un pēdējais jautājums, kāds tev piemiņā, atmiņā paliks Andrejs Prohorenkovs? Gribētu izteikt, pie reizes līdzjūtību. Es daudz esmu pavadījis laiku ar viņu kopā, gan Liepājā komandā, gan izlasēs, un diemžēl nebūs vairāk viņa sveicienu, kad mēs sveicinājāmies, un viņš to pēdējo klikšķi pa tejienu sāpīgi taisīja, un gribētu izteikt līdzjūtību vēlreiz radiniekiem, tuviniekiem, un protams, pietrūkst tā cilvēku, man pat tā asara nebūs. Jo mēs esam, kā teikt, nevis vienkārši tur futbolisti bijuši vienā komandā, bet daudz laika esam pavadījuši kopā, daudz lietas esam risinājuši kopā, un mums bija labas attiecības, vēlreiz saku, lai visiem tuviniekiem ir, man pat nav vārdu vēlreiz. Paldies tev. Paldies.